Par mehu nekļūst, par mehu piedzimst. Ar šādu saukli 6. septembrī Jelgavā norisinājās tehnikas un inovācijas festivāls Mehatrons. Šogad ir lielāks uzsvars uz militāro rūpniecību, kas esošajā situācijā faktiski ir tas sektors, kas ļoti strauji attīstās. Pirmo es gribētu nosaukt bruņotiem spēkiem paredzēto bagiju veidu braucamo Foxis. Faktiski viņš unikāls to, ka tur ir 100% Latvijas inženieru konstruktoru darbs ieguldīts. Otrs ir Patrija, tas ir Somijas izstrādāts produkts. Tur savukārt ir ļoti liels ieguldījums tieši no ražošanas Latvijas pusē. Protams, ka gandarījums ir liels tajā brīdī, kad pirmkārt mašīna pirmoreiz ierūcās, kad reāli redz šo mašīnu lietošanā. Līdz ar to es teiktu, ka tas gala produkts un gala produktu kvalitāte arī ir tas iedrošinājums, kas varbūt varētu radīt interesi gan jauniešiem, gan arī visiem citiem, kas vēlās šajā industrijā strādāt. Tā inženieru izglītība ir jāgrib, jāmācās un ir tās lietas, ko izprot. Šeit mums parādās jau daudz mākslīgā intelekta, jo arī tā metāla apstrāde tiek vadīta jau ar ļoti digitālām metodēm. Tātad jaunietis ir ne tikai virpotais, frezētais, metinātājs, viņš jau mācās digitālā vidē, viņš strādās pēc tam digitālā vidē. Dabiski daudz darbi ir palikuši arī tādus, kā mēs pazinām iepriekš, bet arī tā vide mainās. Lai gūtu ieskatu mašīnu būvs un metālapstrādes rūpniecības nozarē, pasākuma laikā Mehatrons ikvienam interesantam bija iespēja izzināt speciāli aprīkot ceļošanas mācību laboratoriju. Ir dažādas jomas, kurās attīstīt sevi. Jo es arī kā mehatronikas skolotājs varu pateikt, ka ja kādam neiet mehānikā, pēc tam viņam ļoti viegli aiziet kāda pneimatika, vai viņam pēc tam aiziet ļoti labi datoru programmēšana, vai arī tieši šī zīmēšana, konstruēšana. Katrs atrod savu nišu, kurā viņš ir spēcīgāks. STEM tehnoloģijas ļauj izprast, mācīties un izzināt. Mācību process ir interesants un aizraujošs. Šādā veidā tātad apgūt var bioloģiju, matemātiku, fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju, dabas zinības, robotiku, programmēšanu, visas inženieru zinātnes tehnoloģijas. Visas dienas garumā norisinājās metināšanas konkurss, un dienas noslēgumā tika noskaidroti labākie. Par iegūto 3. vietu profesionālās meistarības konkursā metināšanā diploms Mārcim Nikam Bukovskim. 2. vieta profesionālās meistarības konkursā metināšanā Guntaram Ozoliņam. 1. vieta profesionālās meistarības konkursā metināšanā Uldim Leščinskim. Jā, tieši tā! Es gribētu ar tādu novēlējumu pabeigt, lai mēs sakam, mēs esam tauta, kas dzied un dejo. Es gribu arī, lai mūsu jaunieši tikpat lielu entuziasmu veltītu tehniskajām nozarēm, sākot no bērnu konstruktoru bērnu dārzā un jau tālāk par izglītības ķēdu uz augšu līdz ļoti gudrām iekārtām ar mākslīgo intelektu.